visiem! Šodien mums ir saruna ar Kristīni Artimovicu un parunāsim par sistēmiskajiem sakārtojumiem. Es tūlīt arī pievienoju viņu klāt. Mēģinam vēlreiz. Mēģinam vēlreiz. Tā, man rāda, ka nav iespējams pievienoties. Mēģinam vēl. Ceru, ka izdevās. Ar nelielām kļūdām. Čau, čau. Čau, Andi. Dzirdi mani, ja? Es dzirdu. Ir kā Labi. bišķi savādāk. Tā. Jā, es tādus garos ievadus netaisīju. Pastāstīju, par ko mēs šodien runāsim. Un varbūt var arī par sevi nedaudz pastāstīt. Kas tu esi un ar ko tu nodarbojies? Jā, mani sauc Kristīna Artimoviča. Un es jau savus 10 gadus droši vien ļoti aktīvi nodarbojos ar visu, kas saistīts ar sevis pašizziņu, palīdzot citiem, un pirms tam noteikti bija ļoti daudz gadi, kur es to darīju attiecībā uz sevi. Un šodienas tēma arī ir iemesls, kāpēc mēs tiekamies, ir tieši manis meklējumi pirms daudziem gadiem, kad es sastapos ar sistēmterapiju, ar Hellingeru, bet pirms tam aizsākumi vēl bija ar astroloģiju. Man ļoti interesēja, kāpēc mēs esam tik unikāli, kāpēc mēs atšķiramies, kāpēc mēs visi neesam vienādi, un astroloģija kā tāda, kā saka zinātnes, mazā māsa ļāva man ļoti loģiskā veidā izprast cilvēku portretus, un laika gaitā es astroloģiju apgūlu līdz tam, ka es esmu Latvijas astrologu asociācijā, profesionāls astrologs, un, protams, ka astroloģija mums ļauj izprast, kas ar mums notiek, kāda ir ārēja apstākļi, bet, lai strādātu ar kaut kādiem dziļākiem procesiem, ir vajadzīgas citas tehnikas. Un tad mēs esam šodien sistēmterapijas stāstā, Hellinger metodē, kas, es teikšu, pirms 10 gadiem izglāba mani, un kļuva par tādu brīnišķīgu vēl vienu sistēmu, tāpat kā astroloģija sistēma, zvaigznes bija viena cita sistēma, tad sistēmterapija Hellinger metoda kļuva par vēl vienu sistēmu manā dzīvē un brīnišķīgi papildināja vienu otru, un šobrīd ir mans galvenais instruments, ar ko es palīdzu citiem atrast sevi. Jā. Man pašai ļoti interesanti. Mēs esam maz dzīvē runājuši. Es ceru, ka stundas laikā man sanāks rast atbildes visiem jautājumiem. Es pati arī sistēmiskos sakārtojumus pirms kādiem gadiem 5, kādu laiciņu gāju. Man bija interesanti. Man nebija tā, ka man tur kaut kas tajā mirklī wow. Es manu pašas lietu vēl, tā kā man nav nācies tā, kāds ir, ka tā kā risina manu lietu. Man bija tas bija tāds pirmais tāds, tā kā kā šitas var notikt vispār. Un tas bija ļoti interesanti man tajā mirklī. Bet tagad man atkal tas ir arī ieinteresējis. Un Cēsīs mums tagad arī būs grupa plānojas, ar tevi kopā, bet ļoti daudz vienkārši nezinu, kas tas tāds ir. Varbūt tu tā arī uzreiz tāds, kas tas ir tādiem vienkāršiem vārdiem, kas ir sistēmiskie sakārtojumi?
Jā, no vienkārši tādiem droši vien ir grūti paskaidrot. Es vienmēr saku, ja tu gribi saprast, kas ir sistēmiskā terapija, vismaz vienreiz dod sev iespēju to piedzīvot. Bet, jā, nu vienkāršotā veidā varbūt mēs varam atdurties pret vārdu sistēmu, sistēma terapija, jeb Berta Hellingera metode, kas tika izstrādāta, attiecīgi runā par sistēmu, par cilvēku kā individu, kas ir daļa no kādas sistēmas. Primāri mēs piedzimstam sistēmā, ko mēs atpazīstam kā ģimeni, arī valsts ir sistēma, kurā mēs dzīvojam, darbs ir atsevišķa sistēma, kurā mēs dzīvojam. Visas šīs sistēmas uz mums kā uz individu kaut kā ietekmējās. Un, protams, ka liela daļa no mūsu programmām, nosauksim to tā, nāk no šīs mūsu izcelsmes ģimenes, ko sauc par mūsu vecākiem, vecvecākiem. Un, attiecīgi, tātad veselīga sistēma. Kas ir veselīga sistēma? Tātad tā ir hierarhija, kur mums ir divi vecāki, tētis un mamma. Attiecīgi, zem šiem diviem vecākiem mums ir bērni, viens vai vairāki. Un, lai šī sistēma veselīgi funkcionētu un lai mēs to sauktu par ģimeni, tajā ir jābūt šiem diviem vecākiem, kas ir pieauguši cilvēki, uzņemās atbildību par savu dzīvi, savā starpā veido siltas, labvēlīgas, mīlošas, draudzīgas attiecības, sadala atbildības savā starpā un arī attiecīgi deleģē to saviem bērniem, viņu atbildības līmeņos. Un visi šie cilvēki spēj dzīvot tādā veselīgā vidē, kur ir droši, kur ir mīlestība, kur ir atbalsts un skaidrība, kuram kas ir jādara. Tas izklausās ļoti skaisti, jo, protams, ka šādi bērni uzaugot šādā ģimenē, viņi ir spējīgi tālāk veidot tieši tādas pašas sistēmas, ģimenes struktūras uz priekšu. Savukārt, protams, ka tā visbiežāk nenotiek, jo šie divi pieaugušie cilvēki, kad viņi satiekās, iespējams, ka viņi jau savas dzīves laikā, varbūt no savām izcelsmes ģimenēm, jau ir piedzīvojuši kaut kādu veidu traumas, nav saņēmuši kaut kādu veidu atbalstu, vai varbūt tīri individuālā līmenī ir cietuši kaut kādā ļoti sarežģītā situācijā un nav tikuši galā izsērojuši to, kas ar viņiem ir noticis. Attiecīgi viņi nav spējīgi varbūt līdz galam uzticēties savā starpā un veidot šīs veselīgās attiecības, līdz ar ko arī viņu bērni nesaņem kaut kādu konkrēta veida drošību, atbalstu, mīlestību, varbūt kāds nespēj no vecākiem sniegt tieši mīlestību, rūpes. Un, attiecīgi, caur to sāk veidoties šī neveselīgā sistēma, kas tālāk, protams, arī veidojās visās nākamajās paaudzēs. Un sistēma terapijā mēs spējam ieraudzīt, kas tad ir šīs neveselības, kas ir šīs neredzamās saites, šīs lojalitātes, kas mums ir pret mūsu vecākiem, kur mēs bieži vien tiešām burtiski paaudzēs kopējam vienus un tos pašus scenārijus. Un tad, kad mēs to ieraugam, sistēma terapija ļauj mums no malas ieraudzīt, kur vispār ir mūsu vieta, ko mēs tajā darām, kā mēs redzam tos cilvēkus, ar kuriem mēs esam tajā sistēmā. Un tiklīdz mēs ieraugam, tiklīdz mēs saprotam, kas ir problēma, ir attiecīgi vesels instrumentu klāsts, ar ko mēs spējam atgriezt visu mīlestībā, mierā, harmonijā. Nu, ļoti īsi, bet es ceru, ka pietiekami skaidri, jā. Jā, man arī liekas, ka īstenībā tik daudz, kas dzīvē atrisinātos, ja mēs ieraudzītu to sakni, un tas jau ir tik daudz, ka reiz to vienkārši ieraugi, bet ir grūti reiz to ieraudzīt, ko tu tur dari un kas visu laiku atkārtojas, un iespējams ne tikai tavā dzīvē, bet īstenībā jau paudzēs, jā. Tā un tā ieraudzīšana laikam ir lielākā dāvana, ko es saprotu, ko caur sistēmu terapiju cilvēks var saņemt. Tieši ieraudzīt to, ko viņš pirms tam uzskatīja kā pašsaprotamu, ka tas patiesībā ir pilnīgi citādāk. Tā kā no cita skatu punkta viņš pēkšņi to pašu, ko viņš pirms tam ir domājis, ka viņš visu zina, viņš pēkšņi ieraudzīja tām acīm, un līdz ar ko viss viņā sāk mainīties. Katra viņa nākotnes kustība sāk mainīties, jo viņš vairs nevar neredzēt. Un viņš attiecīgi sāk uzdot tos jautājumus, kļūt apzinātāks katru dienu, un ar to veidojās tas jaunais ceļš. Jā. Vai tu vari tā izstāstīt tieši, es atnākšu uz sistēmiskajām sakārtojumiem, kas tur tieši notiks, ko ar mani darīs? Kā tieši tas process notiek? Ir atšķirība, vai piedalās grupu terapijā vai individuālā terapijā. Mans mīļš darbs, protams, ir individuālā terapija, jo tajā ir tāda ļoti liela intensitāte, dziļums, un arī klientam ir ļoti, ļoti daudz arī pašam jāstrādā. Grupu terapijas mazliet saka, vienmēr ir priekš sliņķiem, jo tur daudz ko priekš mums izdara arī citi, bet tas noteikti nav mazāk jaudīgi, jo tieši šis grupas spēks ir tas, kas ārkārtīgi daudz ko vēl pastiprina tajā procesā un palīdz atrisināt varbūt tādā mazliet pat tādā
vieglākā veidā priekš klienta, ar mazāk sāpēm, mēs varbūt pat varam teikt. Tad atnākot uz sistēmisko sakārtojumu grupu darbu, tad mums ir iespēja kādam no cilvēkiem, kas ir klātienē, saņemt savu individuālo darbu. Attiecīgi mēs noskaidrojam, kas ir tas jautājums, kur mums vajadzētu risināt, un tad attiecīgi pārējā grupa ieņem, teiksim tā, lomas, kuras mēs šiem cilvēkiem palūdzam, lai viņi ieņem. Tad aizvieto varbūt tēti vai māmu, attiecīgi kāda veida dalībnieki mums tajā brīdī ir vajadzīgi. Mēs viņus izvietojam laukumā, un tad sākās kaut kāda veida miedarbības starp šiem cilvēkiem, jo viss ir enerģija, un tajā brīdī, tad, kad mēs mēģinām sajust kaut kādā lomā sevi, tad fiziskā, emocionālā domu līmenī mums sāk parādīties kaut kādas sajūtas, kuras varbūt mums absolūti nav raksturīgas. Un tad mēs sākam skatīties to dinamiku, ieraudzīt, kas notiek starp šiem cilvēkiem, starp šiem elementiem telpā. Un attiecīgi ar to mans uzdevums tālāk ir, protams, vadīt to procesu, lai mēs nonāktu līdz problēmas saknei un vienkārši tādā veidā varam teikt, varbūt dziedinātu, atrastu tajā pieņemšanu un mīlestību, visam iedotu savu īsto vietu. Un klients kaut kādu brīdi to noskatās no malas, kaut kādā brīdī arī pats kļūst par savā darba sastāvdaļu. Un tas izmaina ne tikai to, kurš saņem šo darbu tajā dienā. Katrs, kurš ieņem šīs lomas, kuras viņam ir tiek piešķirtas dalībnieks, pilnīgi noteikti vienmēr īstenībā rezonē ar savu personīgo problēmu. Nav nekāda nejaušība, ka man iedeva kaut kādu lomu, kas uz mani neatiecās. Un arī tiem dalībniekiem, kas reizēm varbūt nedabūna tiešā veidā savu darbu, arī viņos kaut kas norezonē, jo tam ir iemesls, kāpēc mēs tajā brīdī, šajā vakarā, šajā procesā izpildām tieši to lomu, kas mums ir iedota. Un dažreiz tāpat varbūt arī vērotāja loma. Un arī tajā notiek ārkārtīgi dziļš process, respektīvi mums notiek gan klienta darbs, gan paralēli katram no dalībniekiem notiek savs individuālais darbs. Jā, es atceros savu pašu pirmo reizi grupu sistēmiskajos sakārtojumos, tagad tā nāk prātā. Es aizgāju kā uz ļoti daudz kaut ko. Es aizgāju vispār nezinu, uz kurien bet apmēram kaut ko dzirdēju. Man likās, tas būs tā kā kaut kāds teātra pulciņš. Un es biju tā kā ļoti sabijusies, bet man ļoti vilka, un es gāju, un es domāju, nē, šoreiz tikai sēdēšu malā. Bet tas, kas tur notika, tas maģiks, kas man iedeva tādu wow. Es vienkārši sēdēju, un tur es jau aizmirsu konkrēti, protams, tur nav svarīgi detaļās, kas tur bija. Man neiedeva man lomu, bet tur bija, tā kā tur laika gaitā, procesa gaitā nāk klāt, tā kā tie personāži. Un es sēžu, un tur kaut kas bija, man pēkšņi nāk tāda, es zinu, ka tur ir kaut kāds brālis, un es tagad zinu, kā viņš jūtas, un man liekas, tā kā man viss ārā pilnīgi sprākst, es nevaru nepateikt, jo es zinu, kas tur jāsaka. Un es vienkārši, tā kā kāds mani pieceltu, es zinu, kur man ir jāstāv, kas man ir jādara, kas man ir jāsaka, un es pilnīgi izjūtos kāds cilvēks. Un tas bija tāds pirmais no mana, nevis tāda neticība, bet, tāds tā kā, man likās, ka tur būs jāiet un jātēlo teātris. Bet tas notika tā, ka, no kaut kāda mistiski pēkšņi man uznāk pilnīgi skaidra tā sajūta. Es pilnībā jutos kā cits cilvēks, es apstājos vēl tādā pozā, un es atceros, ka man teica, ka viņš vienmēr tā stāv, un es pilnīgi jūtos kā cits cilvēks. Jā, tas man tā atnāca tikko atnāca. Tas ir vienkārši fantastisks piemērs, jo tas ir tas, kur es savā pietiekami loģiskajā, cilvēcīgajā daļā esmu piedzīvojusi brīnumus, esot kā terapeits sistēma terapijā, jo man ir bijušas tās situācijas, kad mēs ar klientu strādājot, konkrēts piemērs, man atnāca vīrietis, kurš ir vienīgais bērnu ģimenē, un vīrietim kā vienīgam bērnu ģimenē ir šī galvenā loma būt nākamajam mantiniekam, pirmajam bērnu ģimenē. Arī ir savs uzdevums, jo katrā sistēmas hierarhijas daļā katram ir savi uzdevumi. Pirmajam bērnam pilnīgi noteikti ir pilnīgi citādāk uzdevumi nekā otrajam vai trešajam. Un attiecīgi viņa galvenā problēma visu mūžu ir bijis tas, ka viņš izvairās no atbildības uzņemšanās, viņš visu laiku cīnās, viņam ir salīdzinoši neveselīgas attiecības ar māmu, tādas psiholoģiski vardarbīgas. Un mēs strādājam ar viņu tajā darbā, un vienā brīdī
ir pilnīgi skaidrs, ka ir vēl kāds pirms viņa. Un es viņam saku, tā kā, man šķiet, ka tur ir vēl kāds bērns pirms tevis. Un viņš saka, nē, es skaidri zinu, man vecāki bija jauni, tā kā ir neiespējami. Tā kā 18 gados, ka man mammai varētu būt bērni bijuši pirms manis, nav iespējams, ka mūsu vecākiem kopā, jo viņi apprecējās, tad es piedzimu, tā kā viss loģiskā, skaistā sistēma, skaistā, es likšu pēdiņās. Un, attiecīgi, jā, mums tur, es saprotu, ka es sistēmiskajam procesam absolūti uzticos, un es nevaru ignorēt tos procesus, kas tur notiek. Viņi nav jāmēģina izskaidrot, tas vienkārši tur notiek. Un, mēs pabeidzam to darbu tā, kā mēs varam, jo, protams, ka cilvēkā ir milzīga pretestība, viņš nespēja pieņemt to, ko viņš ir dzirdējis, un uz šo savu milzīgu emociju viņš aizpriecās mājās un konfrontēja savus vecākus, būdams pār par 40 gadus vecs. Un viņi tajā brīdī nav gatavi vairs samalot, jo viņi nav gatavi vispār tādam jautājumam pēc tik daudziem gadiem, un viņš tiešām uzzina diezgan traģiskas patiesības. Un tas izmaina pēc tam, protams, ar gadiem arī strādājot un redzot šo cilvēku un pazīstot arī pēc tam terapijā visu. Jā, tātad viņi spēja atkal uzņemties atbildību, atrast savu vietu dzīvē, izlīdzināties ar vecākiem, vairs nav šī agresija, tāpēc, ka visu laiku mēs nezinām, bet mēs enerģētiski jūtam, kad ir kaut kas nepareizi. Mums saka vienu, bet patiesībā ir sajūta, ka ir kaut kas cits, un šī mūsu intuitīvā enerģijas daļa, ko mēs jūtam, viņa vienmēr ir ļoti, ļoti spēcīga. Un šis ir tikai viens no ļoti daudziem piemēriem, ko es savā darbā esmu piedzīvojis. Un tad, kad mēs pabeidzam tādu darbu, un es redzu, ka tas klients ir tajā izmisumā savā ziņā, un es saprotu, ka, man jau nav lietišķo pierādījumu, un tad ir tās dažas dienas pa vidam, kamēr es nezinu, kas ar viņu notiek, un tad es saņemu šo zvanu, kurā ir tas apliecinājums, un tas vienkārši, tā enerģija, kas arī man tajā brīdī atnāk, to nevar vārdos aprakstīt, tā brīnuma, tā kaut kāda tāda pārdabiska sajūta par to, ka kaut kas ļoti īpaši ir noticis, jā. Tieši tāpēc man patīk būt šajā darbā un būt kopā ar saviem cilvēkiem. Jā. Varbūt arī, es nezinu, kā to var izstāstīt, man liekas, ļoti sarežģīts jautājums, bet kā var izskaidrot to sajūtu, ka, tā kā es neesmu gaišreģis, bet īstenībā, man liekas, mēs īstenībā, ja mēs ticētu, mēs katrs esam ļoti spēcīgi apveltīti intuīciju, un es dzirdēju, tik daudz prāts ir priekšā. Bet kā var izskaidrot to sajūtu, jā, ka tev atnāk, un tu tiešām zini, ka tas ir par cilvēku, kuru tu iespējams pirmoreiz mūžā redz, un viņu vairāk neredzēs, bet tu zini, tu zini, ko šobrīd teikt, tu zini to situāciju, tu tā kā, kā tas notiek, kas tas ir, vai to vispār var tā izskaidrot. Man arī sajūta, ka ir vienkārši jāatnāk un vienreiz jāpiedzīvo, un tad liekas, ka vairs nav jautājumu, bet varbūt, ja ir cilvēki, kuriem vajag tam prātam kaut kādu izskaidrojumu, kas tur notiek, kas tas pa maģiku? Es nezinu, vai es ar to, ko es mēģināšu skaidrot, izskaidrošu, bet man ir ļoti svarīgi laikam pateikt, kas mēs esam kā cilvēki. Respektīvi, mums ir mūsu ķermenis, un mums ir mūsu dvēsele. Mūsu dvēsele ir savienota ar mūsu ķermeni. Un tad, kad dvēsele ir savienojama ar mūsu ķermeni, tad mums, kā dvēselē, caur mūsu ķermeni ir iespēja realizēt to, kas mums šajā dzīvē ir jādara. Bet mūsu ķermenis mums nāk no mūsu vecākiem. 50% ir no tēta un 50% ir no mammas. Un, attiecīgi, šajā fiziskajā plānā mēs tā kā daļai piedaram viņiem. Un, lai mēs varētu no viņiem atkabināties, mums ir jāiemācās uzticēties savam ķermenim un sākt ar viņu sadarboties. Un, respektīvi, mūsu dvēsele ir mūsu autentiskā daļa, kas vienmēr ar mūsu ķermeni runā ar mums. Tad mēs saslimstam uz brīdi. Mazās augstēšanās. Mēs jau patiesībā zinām, ka mēs pirms tam esam pāris nedēļas sev riktīgi nokauši, kaut kur skrienot, strādājot un neizguļoties un nepēdot. Un tad ir viens brīdis, protams, mūsu ķermenis saka, lūdzu atpūties. Reku, tev mazas augstēšanās, kakla sāpīt, vai tad mēs kaut ko klausam? Mēs neklausam. Ķermenis nav svarīgs, ķermenis ir pašsaprotams. Jā, tā mēs uzskatām. Un tad, kad mēs sākam klausīt to savu ķermeni, tad mēs īstenībā pamanām visa veida fiziskos simptomus, kas ar mums notiek. Gan ar mums, gan arī tikai kā iekšēji, kas ar mums kā ar cilvēkiem notiek, gan arī tagad pieņemsim mūsu sarunā ar tevīm, tu pabeigsi mūsu sarunu un tu varēsi ieklausīties sevī šeit saules pirmā, vai tev pēc manīm ir laba sajūta pēc šīs sarunas, vai tev ir kaut kāda nesaprotama trauksme. Un tajā brīdī, tad, kad tu
pamanīs, ka varbūt labi mēs šodien runājam par kaut kādu tēmu, kas tevi satrauc, un tā trauksme tikai, tāpēc, ka tiešām šis jautājums tev ir aktuāls. Bet ja es būtu tava draudzene, un mēs tiktos regulāri, un tu vienmēr pēc manis justu to trauksmi, tas būtu apliecinājums caur tavu ķermeni, kur viņš tev saka, klau, mūsu attiecībās kaut kas nav veselīgi. Viņa man īstenībā vienmēr nodara pāri, varbūt viņa man nekad nepaprasa, kā es jūtos, varbūt, ka viņa vienmēr man uzgājuši savas problēmas virsū, un es nezinu, ko ar to darīt, es sāku smakt nost, bet viņa taču ir mana draudzene, un tāpēc es neiebilstu. Un tādās sadzīviskās situācijās mums patiesībā, ja mēs sākam klausīt savu ķermeni, mēs sapratam, ka viņš vienmēr mums saka priekšā, viņš mūs mīl, viņš mums ir labvēlīgs, viņš mums saka priekšā caur fiziskiem simptomiem par to, kas notiek. Un tad, kad mēs esam sistēmiskajā procesā, mēs tieši to pašu atļaujam ķermenim tajā brīdī sajust, kā es tur jūtos tajā vietā stāvot. Un es neko nezinu, ne par tiem cilvēkiem. Man pateica, es tur būšu kaut kāds tētis vārdā Ivars. Ok, labi, tagad stāvēšu un skatīšos, kas tur būs. Man nav nekāda priekšstata, un pēkšņi mans ķermenis kaut kā sāk justies. Un tieši šī nezināšana mums ļauj vēl vairāk sajust kaut ko. Ja? Un tieši tādā veidā tas lauks sāk strādāt, tāpēc es katru dienu saku, katru dienu ir jādzird tas ķermenis. Ne tikai tajā sistēmiskajā procesā, tā kā jūs atnākat uz terapiju un sajūtat to, bet katru dienu ir jābūt apzinātam, jāsaprot, ko katras attiecības, katrs šķirklis telefonā mūs pēc tam nodara, vai mēs jūtamies mierīgi un labi un harmonijā, vai mēs jūtamies trauksmē un ir kaut kas neveselīgs noticis. Caur tādu garu piemēru, bet man liekas, ka tas varbūt ir tas, kas mums ir jāapzinās, ka mēs jūtam enerģiju vienmēr, tikai jautājums, vai mēs apzināmies un pievēršam tam uzmanību. Ja? Jā. Ja tas tāpēc tā skaidrāks, es saku, jā, tas varbūt kāds to šo sadzirdēja, varbūt tas vienkārši ir jāpiedzīvo, un tas arī varētu būt tāds saitīt, kā vispār sevi ikdienā vairāk arī nočakot, jo īstenībā nav tik viegli to ķermenī daudziem sajust. Absolūti, pat sākot ar to, vai es gribu šobrīd padzerties vai ēst, un kur nu vēl tā kā sajust to, kā es šobrīd jūtos, bet varbūt tas ir tāds lielisks sākums tieši, jo tur, man liekas, to nevar nejust, tas vienkārši notiek. Jā, mēs nevaram nejust nekur, respektīvi mēs jūtam pēc tam visur, jo visas mūsu problēmas jau sākās ar to, ko mēs darām ikdienā. Vai mēs tiešām pamanām, kas notiek? Kā mēs reaģējam, kā mēs uzvedamies. Un ja mēs sākam to pamanīt un sākam to koriģēt, uzņemties atbildību, tad daudz kam nemaz nav jānotiek tam, kas ar mums notiek. Vai tu vari vēl pakomentēt? Tas ir arī man šobrīd arī tāda bišķiņa tā kā iet, neiet. Un es esmu dzirdējis arī gan no savām draudzenēm, gan vispār apkārt. Arī tad, kad es gāju, man šķiet šobrīd es pilnīgi citā apziņas līmenī un ar sevi strādāju, un man ir visādas tehnikas, un nezinu, kā to nosaukt. Bet tad man bija tik raksturīgi, es gāju prom no sakārtojumiem, bet īstenībā es vilku ritīgi līdzi. Man bija viens ļoti ekstrēms gadījums, kurā es piedalījos tāda ritīgi traka sakārtojuma reize, un man vēl nedēļa bija murgi. Es 2 dienas staigāju, man likās, ka es tā kā man cits cilvēks manā ķermenī, un es nemācēju tā kā atdalīties. Mūs it kā atdalīja, it kā tas notika, bet viena nedēļa bija ļoti izteikta. Man likās, es tā kā ar vienu kāju bet tā kā ar vienu kāju kaut kas cits. Šobrīd man liekas, ka es pat esmu savas realitātes radītāju, un es mācētu ar to tik galā, un es nevilktu vairs līdzi, bet vai tu vari pakomentēt, šādas tā kā bažas, vai ja tādas ir, jo manā laukā tādas bažas ir par sistēmiskiem sakārtojumiem. Kā tu uz šo skaties? Principā es esmu ļoti, ļoti pārliecināta, ka sistēmisko sakārtojumu rezultātā vai procesā mēs absolūti neko nepaņemam līdzi. Tā kā man te nav nekāda darbošanās, ka es pēc tam tīrītu telpu, tur kaut ko no kaut kā atbrīvotos, tāpēc, ka sistēmiskais process pats par sevi, ja viņš notiek veselīgi, tad mēs tajā brīdī, tad, kad mēs to darām, mēs visu saliekam savās vietās, un arī tā atbrīvošanās, tā ir mana atbildība tajā brīdī pamanīt, kas notiek uz lauka, kas notiek ar katru no dalībniekiem, un katru ieraudzīt un katru nolikt viņa vietā, līdz ar ko tajā brīdī tas, kas notiek pašā procesā, pilnīgi noteikti neatstāja nekāda veida tur
enerģētiskās piesaistes, tur vēl kaut kāda veida, tur maģiskās lietas. Tā kā es par to esmu vairāk nekā 100% pārliecināta. Tāpēc, jā, tā viena daļa ir par to, ka mēs tiešām veselīgi pabeidzam to procesu, un tā ir man atbildība pamanīt, ka tiešām viss, kā tu teici, ir atbrīvoti pēc tam. Dažreiz mūsos var kaut kāda tēma rezonēt tikai tāpēc, ka viņa īstenībā, pat ja mēs nebijām tā kā savā sakārtojumā, savas tēmas risināšanā, bet mums it kā bija tikai iedota tā loma, mēs dažreiz varam par to sākt ļoti intensīvi domāt un nelaist to vaļā, tāpēc, ka iespējams, ka tā ir tieši tā pati tēma, kas ir arī notikusi manā dzimtā. Un tas nozīmē to, ka pat ja es to nezinu, man ir īstenībā jāatgriežas un jāizdara un jānoskaidro, kāpēc šī tēma priekš manis ir tik aktuāla, jo iespējams tas ir arī mans stāsts, kurš man ir jāsakārto priekš sevis. Ja? Jo, kā es pirms tam teicu, nav nejaušības, ka tu tiec pie kaut kādas lomas, kura pēc tam, tā kā tev, kā tu saki, vajā. Bet ir ļoti svarīgi tiešām priekš tā prāta arī saprast, ka nebija kaut kādas tās maģiskās piesaistes, ka tu tādā esi ar kaut ko savienojusies. Tu vienkārši vari aktualizēt sevi kaut ko, kas zemapziņā jau tāpat gulēja, vai attiecīgi varbūt kaut kādā brīdī ne līdz galam tika pabeigts pats process, un tāpēc ir tā sajūta, ka mēs nepabeidzām, un tāpēc tev arī varbūt nepalaižās vaļā tas viss. Bet tāda iespēja, ka mēs savienojamies ar kaut kādām enerģijām, vai tur notiek kaut kādas dīvainas, mistiskas lietas tajā formātā, kā mēs to tādā maģiskajā domāšanā esam pieņēmuši domāt, noteikti nav sistēmiskais darbs vai process kā tāds. Un man to ļoti jā, tur nav. Tā kā es strādāju ar cilvēkiem, kuri ir Zoomā attālināti tur citā pasaules malā, un es viņiem saku, ja mums tāda internets pārtrūktu, tad tev nav jākvēpina telpa, vai, kad mēs vienmēr esam drošībā. Mēs vienkārši tikai paskatāmies uz to, tajā brīdī aktivizējam, un tiklīdz mēs beidzam to procesu, viņš tieši tāpatās arī izgaist, jā. Interesanti. Es par šo jautājumu nebiju domājusi. Tā kā es tev tikko uzdevu vienkārši spontāni, tā, kad tu man sāki stāstīt, man vienkārši jau atbildes. Tā kā es atceros to situāciju, un īstenībā es atceros, kāpēc viņa man palika, jo man ir dzīvē, tur stāsts bērnībā, ka es netīšām brāli izgrūdu no otrā stāva logu, un paldies Dievam, viņam viss bija kārtībā. Bet man tikko atnāca, kad man tā sasaistīta, jo man tas bija tā kā milzu pārdzīvojums, un es viņu nebiju dziedinājusi, un vēl joprojām viņš augs līdz. Tā kā, paldies, es nebiju to tā kā skaļi izteikusi, es vienkārši atceros, un manā prātā palika, ak, Dievs, es kaut kā velku līdzi, es saku, jā, pirms 5-6 gadiem, es tā vēl neskatījos uz pasauli, un man likās, ka es kaut kur tā kā, un nobijos no tā, un tagad, kad es to pasaku skaļi, tad man viss tap skaidrs. Ko notika sistēmiskais sakārtojums, jo tu ieraudzīji. Tev pat varbūt nevajag vairs pašu to procesu, varbūt viņš ir vajadzīgs, lai mēs tad varam vēl varbūt tiešām atvainoties brālim, ja vajag vai vēl kaut ko. Bet idejiski tieši tajā brīdī, kad tu ieraudzīji, ka pēc to 5 gadus esi staigājusi neapzināti, ir nevis tāpēc, ka tev pielika kaut kāda enerģija, bet tev vienkārši bija jāierauga savu personīgā trauma. Jā. Tieši tā. Tā kā brīnišķīgs piemērs. Tikko atnāca man. Tā, labi. Pisti, jā. Bišķiņ pat izcitos. Jā, ko es tev gribēju vēl tā kā. Interesanti. Arī veselības lietas tā kā var kārtot ar sistēmiskiem sakārtojumiem. Jā. Un te, kaut kā man nesenāk, varbūt pavisam tiešā veidā atbildēt uz katru jautājumu. Atbild vienkāršā veidā, jā, sistēma terapija īstenībā pat ļoti specifiski ir ļoti laba tehnika tieši strādāt ar veselības jautājumiem, un mans ceļš uz sistēma terapiju bija tieši tāpēc, ka man bija milzīgas veselības problēmas. Un tas ir tas, kur es atradu sistēma terapiju, un jāsaka, tas fiziskais simptoms, kā es pirms tam izstāstīju, tad mūsu ķermenis ir savienots ar mūsu dvēseli. Un arī es savus 15 gadus atpakaļ nepārāk labi jūtu savu ķermeni, man likās, ka ķermenis ir ļoti pašsaprotams, un es ļoti paļaujos uz savu galvu, es biju ļoti loģiska, vai joprojām, protams, esmu, bet man likās, ka es zinu, tā kā visu zinu, lai gan prāts un emocijas ir pakļautas propagandai. Mēs esam absolūti ietekmējami domās un emocijās. Vienīgais, kur mēs neesam ietekmējami, ir ķermenī. Mēs nevaram pierādīt neko, kas ir neveselīgs, ka tas ir veselīgs mūsu ķermenim. Un tad, kad es ilgstoši biju darījis sev pāri, tad mans ķermenis saspazināja līdz tam, kad viņš principā negribēja vairs kustēties. Medicīniski neviens nevarēja pateikt, kas tas ir. Tad par veģetatīvo distoniju daudz neko nerunāja.
Un es neko nesapratu, kas tas ir, bet man bija jāsāk meklēt kaut kāds atbildes ārpus kaut kā loģiski, jo medicīna bija izsmelta pilnībā. Un es nonācu nejauši sistēmiskajā terapijā, un es nesapratu, kas tur notiek. Un, protams, pēc pirmās reizes, kad es strādāju ar savu fizisko simptomu, respektīvi mēs sistēma terapijā varam uzlikt jebkura veida ķermeņa daļu, jebkuru slimību, ar kuru mēs esam saistīti. Un attiecīgi ieraudzīt, ko viņi mums simbolizē, kāpēc. Bet ir jāsaprot, ka tad nebūs visdrīzāk tā maģija, kad mēs pirmoreiz uzliekam šo simptomu un ka viņš momentāli no mums pazūd. Jo kāpēc mums ir slimība iedota? Tātad, lai mēs beidzam darīt sev dzīvē pāri, ko es tikko teicu par tām neveselīgajām attiecībām. Un tajā brīdī, tad, kad mēs ieraugam, kur ir mūsu problēmas, kā mēs veidojam neveselīgu attiecības, kur ir vēl kaut kādi dziļāki stāsti, kāpēc mēs esam tādi, kā mēs esam, tas ķermenis tāpat turpina to fizisko simptomu vēl kādu laiku uzturēt, lai mēs neatslāpstam. Jo nav jau tādas maģijas. Protams, ja ir kaut kāda maza problēma, tas sistēma terapija principā reizēm tiešām tā uz burvju mājiet. Liekas, viss pēkšņi sakārtojies. Bet ja tas ir kaut kāds ļoti mazs tāds aspekts, ja tā ir kaut kāda milzīga problēma, kas ir ilgstoši vilkusies līdz mums, tad, protams, kad tā problēma tik ātri neatlaižās, un mēs viņu tā kā pa tādiem pavadieniem, diedziņiem šķetinam vaļā, un pamazām kļūst aizvien brīvāk, vieglāk elpot. Un attiecīgi šis fiziskais simptoms, tad mums ķermenis, mūsu dvēsele mums saka, beidz darīt sev pāri. Sākam sadarboties, sāc dzirdēt mani, sāc pamanīt, ko tu dari savā dzīvē. Un sistēma terapija mums izspoguļo visu to, kur mēs darām nepareizi. Un pamazām arī mūsu veselības stāvoklis uzlabojās ar katru dienu. Ja? Un atkarībā, cik tā ir kroniska un jau dziļi ielaista kaita, vai varbūt tās ir kaut kādas tādas nelielas problēmas, tad arī tik ātri vai lēni viņas atlaižās. Es jau saku, ka tik ilgi, cik mēs esam gājuši uz turieni, uz to problēmu, tādā samilzušā veidā, tad mums apmēram pusceļš jānoniet pēc tam terapijā. Ja tie ir bijuši 3 gadi, kurā mēs esam darījuši savu intensīvu pāri, tad mums kādu pusotru gadu vajadzēs, lai mēs atgūtos un sakārtot savu dzīvi. Bet tas nenozīmē, ka sistēma terapijā jāiet tur katru nedēļu, tagad 25 reizes. Nē, tur ir savs individuālais process, mēs izdaram kaut ko, mēs jūtam, man uzreiz ir impulss, es gribu uzreiz darīt, un tad ir vismaz 2 nedēļām jābūt pauzē, jo mums vajag tomēr sagramot, mēs nevaram tagad vienkārši labot kaut ko. Un attiecīgi savā ritmā mēs sākam ar sevi sadarboties un ieklausīties savā ķermenī un vairs nedaram sev pāri. Tātad mūsu ķermenis mūsu vienmēr mīl. Neviena slimība mums nav, tāpēc, ka ķermenis ir pret mums sazvērējies. Mūsu ķermenis ir vienīgais, kurš mums vienmēr pasaka priekšā, mīļā, lūdzu, attopies, tu dari sev pāri. Tu šitā tā turpinās. Tu esi neveselīgās attiecībās, vai tu nerūpējies par sevi, vai nenotiek kaut kur veselīga enerģijas apmaiņa, un tu ziedojies, vai ļauj būt vardarbīgam pret sevi. Un atbildība tas jāsakārto. Tieši tā, jā. Man vēl bija jautājums, kuriem es arī šobrīd jau klausoties vienkārši guvu atbildi. Tās otras manas bažas, bet es nebiju vienkārši tā piesēdusies un par pajutusi, un es tagad apsēžos un pirmā reize tā vispār sistēmiskajiem sakārtēm, kopš kaut 5 gadu pauzes runāju. Un tas otrs bija, ka mana tā sajūta palika, ka nē, es tur vairs neiešu, tāpēc, ka es gāju kaut kādas 10 reizes, tā grupa bija liela, un es netiku līdz savas tās problēmas kārtošanai. Man liekas, kāda jēga, es tur tā kā priekš citiem, tā kā eju priekš citiem, un kad ātrāk taču ir tā un šitā. Bet, jā, tu jau šo atbildēji, ka es vienkārši nemācēju saskatīt, ka tas viss arī ir par mani. Un es tā kā biju fokusējusies, ka es gribu, lai manu problēmu tagad risina, bet man jāgaida pusgads apmēram, konkrēti tur, kur es gāju. Un tad palika tāda pēcgājuša, šitas tā kā nav priekš manis, bet jā, es bišķi plašāk neskatījos uz to visu. Bet es papildinātu tajā visā, tad iespējams, kad grupas terapijas moments ir tas, kurš ļauj vispār iepazīt tehniku un sajust, vai tas man vispār dara, un tad jau ir arī iespēja būt individuālajā darbā. Ja? Un tad, ja es pēkšņi saprotu, ka mana tā iekšējā problēma ir tik ļoti sakaitējusi, un es gribu to risināt, un man ļoti patīk tehnika, kurā tas tiek darīts,
Tas var tikt izdarīts individuāli, vai vienkārši tiešām es nāku ar savu pieprasījumu un palūdzu, vai mēs varam. Jo tā atkal ir mana atbildība sākt risināt to. Ja nevis es ieeju tajā upuru pozīcijā, mani neizvēlējās, bet es gribu un es mēģinu atrast tam risinājumu. Vai nu es atnāku un pajautāju, vai mēs lūdzu varam grupā to izdarīt, vai ja tur ir kaut kāda iemesla, kāpēc tajā brīdī tas nevar notikt, tad es varu piedāvāt individuālu sesiju, mēs attiekamies un izdaram to. Tā kā pieauguši cilvēka atbildība vienmēr ir risināt tik vienu jautājumu. Nepalikt tajā sajūtā, jā, ka mani neizvēlās, tāpēc, tad neko. Notiek. Jā, es īstenībā par to, ka ir individuāli iespēja uzzināju pirms mēneša. Liekas, tā kā, halo, kurā pasaulē es dzīvoju. Es domāju, ka ir tikai grupas. Un tad, jā, man draudzes gājas, nezinu, varbūt viņas pie tevis iet tā diezgan regulāri vai pie kāda cita arī cēsīs un iet individuāli. Un tad jau es noskaidroju, bet varbūt, jā, kāds vēl nezins, tev pajautāšu, jo man pirmais jautājums, kā to var darīt individuāli, tā kā, ka tas viens, jā, varbūt var izstāstīt. Principā mums aizvien ir sākumā saruna, mēs mēģinām saprast, kas tad ir tā problēma, kuru mēs gribam risināt, un tad sistēmiskajā terapijā strādā dažādi, individuāli ir viens veids strādāt ar lellītēm, arī tad šie paši aizvietojumi, tā ir vienkārši tāds lellītes. Es strādāju ar tādiem paklājiņiem, mana mīļākā tehnika ir strādāt ar paklājiņiem, kas arī ir tieši tāpat mēs liekam laukumā, aizvietojam visus tos elementus, kas mums ir vajadzīgi, bet mēs fiziski arī ejam un pa lauku staigājam, jūtam, klients to dara, es to daru. Es saku, tas ir tās ļoti, ļoti intensīvs un dziļš process, bet, protams, es domāju, ka arī tas dziļums, ko atļauj tieši tā individuālā terapija reizēm var būt lielāks, jā, jo protams, kad, lai gan reizēm arī grupā tieši pretēji notiek kaut kāds brīnums, ka tas aizvietotājs tajā brīdī ir kaut kā tik spēcīgs un gatavs kaut ko izdarīt vēl vairāk nekā pat varbūt pirmajā brīdī šķiet, kad būs vajadzīgs. Jā. Katrā ziņā es gribu teikt, ka neviens aizvietotājs sev nekad nenodara pāri. Tiešām šis process ir ļoti, ļoti drošs un jā, mēs vienmēr paliekam pēc tam mīlestībā, tīrībā, un es gribu teikt, ka mans apliecinājums tam, cik veselīga ir sistēma terapija kā tāda, ir tas, ka arī pēc tam, ka man reizēm mēdz būt 3 un 4 stundu ārkārtīgi smaga sesija ar kādu klientu, kur mēs netiekam kaut kam cauri individuālajā procesā, es vienmēr pēc tam jūtos pilna ar enerģiju. Tāpēc, ka mēs izējām cauri kaut kam ļoti smagam un grūtam, bet mēs atgriežamies mīlestībā un mierā. Vienmēr. Un arī kāds aizvietotājs strādā grupā, vienmēr nonāk pēc tam mierā un mīlestībā. Tur notiek ļoti spēcīga dziedināšanās, ko mēs nevaram izskaidrot. Bet tā ir vienkārši enerģija, jo mēs, principā, esam baterijas. Mēs vai dzīvojam mīnus enerģijā vai plusā, un tajā brīdī, tad, kad notiek sistēmiskais process, mēs šo mīnus enerģiju vienkārši vēršam plus enerģijā. Un to sajūt pilnībā visi. Jā, tas ir svarīgi, ar kādu tā aizēj prom no tā visa, jā. Jā, ir kaut kādas indikācijas, kurš nedrīkstētu piedalīties. Varbūt bieži saka grūtniecis, nav kaut kā baidās, tā kā tikko ir atprātā, vai varbūt kaut kas, kāpēc, tā kā šajā dzīves posmā varbūt izvēlēties citu metodi. Ja grūtniecei ir ārkārtīgi spēcīga sajūta, ka viņai to vajag, tad mēs to darām, bet es viņai nekad nelieku kāpt laukā. Es daru visu priekš viņas, bet ir vienkārši kaut kāda reizēm mammai sajūta, ka viņai ir jāizdara viņas darbs, un viņa nevar gaidīt, kamēr tas bērns piedzims. Un es domāju, ka vairāk vai mazāk lielākais ierobežojums ir saistīts ar cilvēkam ir izteikti psiholoģiskas diagnozes kaut kādas, tad droši vien šizofrēnijas vai kaut kāda veida tiešām apstiprinātas nopietnas diagnozes. Tas noteikti nebūtu nevienas tādas terapijas varbūt, vai tāds kā nekontrolēts. Tur tomēr ir vairāk cilvēki iesaistīti, tad varbūt tur var mēģināt domāt par individuālu terapiju, bet noteikti ne par grupu terapiju. Un noteikti varbūt cilvēkiem, kuri nāk ar ideju, ka man jau nekas nevar palīdzēt un vispār es neko sliktu neesmu izdarījis un visu pasauli ir vainīga un es netaisos par ko te tagad ciest un uzņemties atbildību, tad droši vien arī nevajag. Vai tad tagad man rādi, kādus tad brīnums tu man tagad liksi priekšā. Tā kaut kāda nihilistiska varbūt vai mazliet ironiska attieksme. Tas nav pat par ticību. Tu vari neticēt procesam, bet tev vismaz ir jābūt atvērtam. Un ja
atvērts un tu gribi kaut ko piedzīvot jaunu, tad, un tu sev tādu iespēju dod tādā godīgā veidā pret manīm un pret sevīm, tad es domāju, ka pilnībā visi vienmēr piedzīvo brīnišķīgus rezultātus. Vislabākais piemērs ir vīrieši. Man tā patīk klienti vīrieši, jo vīrietis ļoti loģiski, viņam patīk visu kontrolēt. Un tad tā sistēma terapija ir, man liekas, ārkārtīgi brīnišķīga tehnika priekš vīriešiem. Jo pirmkārt, mēs tiešām liekam sistēmu kaut ko, ko viņi saprot, kas ir loģisks. Un plusot, un notiek kaut kāds cits process, ko īpaši tajā pirmajā reizē tas cilvēks nevar nokontrolēt. Viņš nesaprot, kāpēc vīrieši, kur nekad dzīvē nav raudājuši 99% pie manis var atnākt un apraudāties, un viņi paši šokā par sevi, tāpēc, ka ar to procesu vienkārši pēkšņi atverās kaut kas tāds, ko viņi nevarēja nokontrolēt. Un patiesībā viņiem arī ir visātrāk rezultāti pēc tam, tāpēc, ka tur notika gan tā loģiskā saikne, ka viņi ieraudzīja sistēmā kaut ko neveselīgu, un vienmēr viņš uzreiz arī saņem atbildes, kas ir jādara, lai būtu pareizi, un vīrieši ir darītāji, un tad līdz ar ko, jā, tā viņu skepse, ja viņi atnāk, bet viņi ir skeptiski, man tas der, bet man ir svarīgi, lai viņi vismaz ir atvērti, un tāpēc jau notiek tāds ļoti foršs rezultāts beigās, un, protams, ka viņi atgriežas un uzticās, un tā ir skaista uzreiz kā jauna pieredze. Jā, man arī liekas, ka, ja ir tā sajūta atnāk, šis interesanti, man gribētos, tad tā ir tā intuīcija, kurai citreiz ir jāklās, un es tā bieži daru, ka man liekas, es vispār nesaprotu, uz kurien es eju, un citreiz man pat, varbūt pat, es esmu aizgājis kaut kādu terapiju vai pasākumu, tā kā uz pasākumu, bet sapratu, nē, man īstenībā vajadzēja tur, iespējams, kaut kādu cilvēku satikt, kurš man kaut ko pasaka, bet ja ir tā vilkme, tad citreiz nevajag to prātu tik ļoti pieslēgt, un arī vienkārši ir jāiet un jāizmēģina. Tur kaut kam ir jābūt, kāpēc ir tā vilkme. Citreiz mēs to nevaram tā no cilvēka maziņā uzreiz saprast. Jā, nejaušība nav pilnīgi noteikti. Visa dzīve, principā, ir tāda loģiska puzle, kur mums vienkārši uzticoties ir jādara, ja mums ir impulsi, ja mēs uz kaut ko noreaģējām. To pašu kaut vai, nezinu, Facebook lentu šķirot, mums pēkšņi kaut kas uzrunāja, vienalga kursi vai kaut kāds cilvēks. Varbūt mēs uz pirmo nenoreaģējam, bet pēc tam mēs dzirdam tur kādu draudzēm vai kāds kaut ko piemin to pašu, mēs saprotam īstenībā, tas ir mazliet mājiens no dzīves. Pagaid, varbūt jau tur jāpaskatās. Un tieši tā, mēs tajā paskatāmies, ar to atkal kaut kāds nākamais pavadiens, kāds saka, vai cilvēks, vai kaut kas tālāk attīstās. Un es varu teikt, ka es šeit sēžu, un es nevaru pateikt, kā es esmu šo visu izdarījusi, bet es esmu sekojis tikai šādiem pavadieniem, un es pilnīgi skaidri zinu, ka dzīve ir labvēlīga, viņa ir loģiska, viņa mūs vada, un noteikti dzīve nav par ciešanām. Tiklīdz mēs sākam uzņemties atbildību par savu dzīvi un mēģinām veidot pēc iespējas veselīgākas attiecības ar sevīm un cilvēkiem savā apkārt, dzīve var kļūt ļoti, ļoti patīkama. Interesanti. Jā. Labi, es domāju, mēs tādu, ja kādam ir jautājumi, kas šobrīd skatās, tad tagad vai nekad. Un es domāju, mēs tādu lielo ieskicējumu esam izrunājušas. Un jā, tā kā varam vēl pareklamēt, plānojas 11. aprīlis bija, ja? Aprīlis 5 studijā SIBC būs grupas sistēmiskie sakārtojumi vakars. Ar cik apmēram jārēķinās kādu laiku? Es domāju, ka 3 stundas noteikti, bet tā kā mēs dažreiz nevaram paredzēt, cik ilgi tas noslēdzošais darbs iet, tad ir jārēķinās, ka varbūt mēs varam bišķiņi aizdzīvoties ilgāk, un es nekad neesmu tajā brīdī tā, ka mums laiks beidzās. Mums vienkārši ir, kā es teicu, pirms tam veselīgi jāpabeidz process, un tāpēc tas ir piektdienas vakars, un neplānojam vienkārši pavadīt to tādā dziļā, intīmā, mierpilnā, spēcīgā praksē, un attiecīgi vismaz 3-4 stundas, tad kaut kā jaunu priekš sevis ieraudzīt. Jā. Labi, paldies tev par sarunu. Man šķiet bija ļoti vērtīgi un forši patīkami parunāties. Es tavu piemēru un tavs jau sistēmiskais process, kas mums šodien vēl notika pilnīgi nejauši un neplānoti, atkal bija maza maģija. Un paldies tev par to, ka tu padalījies un atvēries un ieraudzīji. Jā, tas ir tas lielais ieraudzīt šo visu.
Labi, paldies tev! Un tad mēs tiekamies nākamnedēļ. Jā, 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 labi. Tā.